Pirmā spēle. Kā nospēlēji? Kāpēc sajūtām? Kas te darījās? Nospēlēju normāli, labi. 200, bet ļoti smags 200. Es vēl ēdu, atvainojos. Bet ļoti smagi celiņi. Pirmo reizi turnīrā spēlēts, pēc ļoti dīvaini. Ļoti atšķirās topogrāfijas. 16. neklausa, 15. daļai klausa. Jā, tikot smagi, bet ejam tālāk un cīnamies. Elvija, tavu komentāru par pirmo spēli un celiņiem? Nu, man atšķirība pa lielam bija 16. ir nedaudz garāks, 15. ir nedaudz īsāks, bišķi vairāk griež iekšā. Bet stulbais fols izčakarēja man visu, bišķi sāk raustīties īpaši uz otriem metieniem, bet visā visumā ir labi, bet var vēl bišķi labāk. Tātad, Pēters, kāds tavs komentārs pēc rezultātu? Es neizteikšos rupi, ja, bet ir tās viens vārds, kas saucās uz D. Nu, ko lai saka, nedaudz nevarēja palaist, bet kopumā arī reakcijas bumbē bija baigi asās, baigi grūti bija turēt līniju. Es 5. frēmā paņēmu bumbu ar vairāk virsmu, kas nedaudz mierīgāk, it kā palika labāk, bet metienu izpildījums arī nebija tas labākais. Šur tur varbūt varēja vēl paveikties, bet vispār, teiksim tā, man gāja šeit grūti, jo vidus tiešām ļoti daudz grieza nost, ļoti ātri strādāja. Un mala pat uz 15. ļoti asi nāca atpakaļ. 16. vēl bija mierīgi, bet arī 16. vidus bija vēl sausāks. Tur bija tiešām ļoti interesanti un grūti. Protams, pliti daudz, spaivi jāver un cerēsim, ka nākamā spēle būs labāk.